Sveiki, labvakar visiem! Šodien nedaudz tādai lietai kā ciešanas, kā mums visiem patīk ciest. Ciest, dzīvot kaut kādās ciešanās, mocībās, pašiem sevi mocīt, citus mocīt un neieklausīties pašiem sevi un izveidot kaut kādas tukšas ilūziju pasaulē, izveidotas schēmas. Un paši sevi īstenībā esam piefiksējis pats pēc sevis. Mēs ļoti skaisti mākam sev iemelot, jo īstenībā, ja tu ej pretestībā pats ar savu ķermeni, ja tu dari lietas, kas tiešām tev nav saistošas, kas tevi neuzrunā īstenībā dotajā brīdī, teiksim, tad ķermenis jau tev kā indikators parādīs priekšā, jo šī sajūta jau vienmēr nāk pa priekšu, teiksim, vai tu jūties labi, ka tu ej uz darbu, vai tu jūties tur nelabi, vai tev tur vispār negribās iet, vai tev tur vispār nevelk. Bet mēs tādā ikdienas skrējienā, kā jau es teicu, bieži ejot, mēs pat nepamanām vispār elementāras lietas, kur nu vēl tur pašam sevi ieklausīties. Nu, kas tad tas, nu, ko tad es tagad sevi? Bet tas īstenībā ļoti daudz ko izsaka un tiešām, ja tu esi tādā vietā, kur tev vispār nav jābūt, un ja tev tas ķermenis rāda, un tu vienkārši viņu ignorē, tad vienā brīdī vienkārši pienāk tāds ulziens, ka tev vienkārši salauzīs tā, ka vienkārši maz neliksies, jo, ja tu nesaproti, tad tev rādīs no visiem iespējamiem veidiem, ka tu vienkārši, tu taču dari sev pāri, kāpēc tu tā dari, taču ieklausies, apstājies un ieklausies. Bet cik daudz no jums vispār ieklausās sevi? Vai tad jūs apstājaties ikdienā, jūs vispār sev pajautājiet, no kā es piekūstu, kāpēc es esmu dusmīgs, vai kāpēc es daru tā un ne savādāk? Cik jūs daudz paši vispār ar sevi runājat, vai aprunājaties, vai vispār izrunājat lietas, kas jums ir sakrājušās, teiksim, sasāpējušas, vai neizrunātas lietas, teiksim, ģimenē, daudz arī darbā? Kāpēc mēs nevaram būt godīgi paši pret sevi? Kāpēc mēs vienmēr baidamies pateikt šo godīgo patiesību īstenībā tāda, kāda viņa ir, un neko nespēlējot šo teātri, teiksim, neskrienot pakaļ šimaitu baram, būt pašam par sevi, pašpietiekamam pašam sevi, būt ar savu viedokli, ar savu nostāju. Tas ir īstenībā labākais, kas tiešām var būt vispār cilvēkā, un ko es arī katram no sirds tiešām novēlu, tad, kad tu esi godīgs patiesi sirdī, pats pret sevi, tev vienkārši nav ko melot, un tev nav kam melot. Tu vienkārši ej, dari savas lietas, dari to, kas tev patīk, kas tev uzrunā, un tiem, kam nepatīk, vai tie, kas nav jums pa ceļam, protams, kad tie ceļi šķirās. Katrs mēs šeit esam, tāpēc, ka mēs esam, mums nevienam nekas šeit vispār nav jāpierāda, bet mums jau šodienā ir pieņemts, cik es skatos riņķī, kad vienmēr ir kaut kāda tāda, tā kā, teiksim, cīņa, kāds kaut ko mēģina kādam pierādīt. Priekš kā mums vispār šeit nekas nevienam nav jāpierāda. Mēs esam tāpēc, ka mēs esam katrs ar savu viedokli, ar savu nostāju, ar savu attieksmi pret dzīvi. Un katram mums ir sava pieredze, un šī pieredze ir unikāla. Unikāla tikai tāpēc, ka mēs paši esam unikāli, jo mēs esam izveidojuši šo pieredzi paši sevi, un tāds otrs kā tu vairāk nav. Kāpēc mēs vienmēr tad nenovērtējam tiešām un daudz noliedzam, noniecinam paši sevi un to, ko mēs esam izjutuši, teiksim, izgājuši cauri šai pieredzē, varbūt citiem tas var palīdzēt, noderēt, kāpēc jūs noliedzat to, kas jūs esat paši sevi. No sevis nevar aizbēgt īstenībā, mēs varam mainīt darbu, vietas, mājas, ģimeni, vēl kaut ko, bet īstenībā pats no sevis tu nekad nekur neaizbēgs, lai kur arī tu bēgtu. Jo agri vai vēl tāpat tas viss vienkārši līdīs ārā, un cik tas nebūtu stulbi, būs vienkārši jānostājās pašam pretīm sev, šim savam idiotismam, ko mēs esam izveidojuši paši sevi dažkārt un noliedzam, iestāstam un stāstam smuki sev, ka nē, es taču tāds neesmu, un tas taču nav ar mani, un tas noteikti nav ar mani. Tāpēc daudz arī īstenībā iesaku ieklausieties, bieži ieklausieties tanī, ko jūs runājat un kā jūs runājat, kā jūs uzvedaties. Pavērojiet paši sevi, esiet šie vērotāji, tas būs fantastisks, skaists darbs pašiem pret sevi. Jauku vakaru!